Labrītiņ! Ielaidīsiet man tai telpiņā. Kā man tā treniņa stunda noriebusies. Skolotāji, mēs nevaram iesūdīties ar sidrabasu? Kā man nāk miegs. Deju skolotāji, vai tu esi saskāries ar šādu dejotāju reakciju, kad tu aicini viņus nākties ildīties? Tas ir tik vērtīgi papildināt savu treniņa stundu ar elementiem, pie kā dejotāji nav pieraduši. Tas viņiem liks būt možākiem un pamosties, jo deju skolotāji ir daļa, kas dod tikai vienu to pašu materiālu, precīzas kustības, precīzā secībā, un dejotāji jau zina, kas būs nākošā, un arī tas iet ļoti raiti. Es savukārt vairāk cenšos pamainīt, variēt un dažādot savu treniņu stundu, un iesaku to darīt arī tev. Šajā video tu redzēsi 22 kustības. Tā ir 30 minūšu iesildīšanās, un tur būs gan stiepšanās, gan kaut kas no klasikas, aktīvā daļa, griezieni, lielie metieni, lecieni, stiepšanās un atkal liekšanās. Un beigās jāatvadās no dejotājiem tieši no šī nogrieža, kas ir treniņa stunda, jo tad sākās tā patīkamā daļa, dejas. Ar dejām parasti visiem patīk strādāt. Es esmu diezgan dūls, zeloties ar savu pieredzi, jo neesmu redzējis, ka citi tā darītu. Bet ko es prasu apmaiņā? Iedod man savu atgrieznisko saiti. Tālāk redzēs video, kur es pats izpildu šīs kustības, pats es pierakstīšu komentārus, kas tā ir par no šīm 22 kustībām, kur no tām tā ir, kam jāpievērš uzmanību, un arī pasādā lodziņā visu laiku komentēšu. Tā kā ceru, ka šī informācija tev visi noderēs. Labais stils treniņu stundu vadīt ir ar skatu pret dejotājiem un visu sākot ar kreiso kāju. Un tāpēc sadalu acu priekšā to, ko tu redzi, tur tie dejotāji. Iedomājies, ka tā ir labā puse un tā kreisā puse, un tad būs vieglāk rādīt ar kreiso kāju, kreiso roku un teikt, ka tā ir labā. Tas strādā man. Paldies jāpasaka Mātules kultūras centram un Edītei Priekulē, direktorei, kas man ļauj šos video te filmēt. Veiksmīgu skatīšanos! Tātad jūsu uzmanībai tiek piedāvāta 30 minūšu treniņa stunda, paredzēta gan jauniešiem, gan vidēji paaudzei. Šo var izmantot ikdienas darbā. Sākam tātad ar no augšas, var arī sākt ar kāju stiepšanu, bet šeit no augšas sākam. Galvu kustinām pa labu, pa kreisu, uz priekšu, uz aizmuguri, pastiepjam uz sāniem. Izrotējam tikai caur priekšu, aizmuguri nē. Tas viss, protams, divreiz lēnāk, mierīgā tempā, skaistā pavadījumā, lai koncertmeistars pacenšās. Un arī pleci daļu šādi te pastiepjam. Stiepšanās īpaši svarīgi ir pēc, kad ir bijuši kādi koncerti, liels dejošanas vai nometnes, tad būtu jāsāk pēc iespējas vairāk stiepjoties. Nedodiet viņiem drastiskos paliecienus, liekt vēl kaut ko, tikai varbūt nedaudz. Jo viņi ir pastīvi, lai pastiepjās. Šeit jūs redzat vairākus veidus, kā tos pēc kustināt. Es neradu dod visus, neradu visus. Bet, ja trūks laiks, protams, dažus pilnīgi pietiks. Šīs ir ļoti svarīgs vingrinājums, lai savāktu lāpstiņas. Jo, kā jūs visi zināt, tad varbūt arī nezināt, tad lāpstiņas ir pa diagonāli šādi te jāvāc kopā. Un tad tā mugura ir slabākajā stājā. Un arī tātad abas reizē tās lāpstiņas satiekās. Šis arī labs ir uz lāpstiņām, plecu daļu. No sākuma tā kustība tad 1, 2, 3, 4, un tad turam vēl vienu četrnieku. Un to pašu arī uz aizmuguri. Man personīgi nav tā lielākā elastība šo, bet daudz var pacelt daudz augstāk tās rokas, un to arī prasiet, palīdziet, rociņi pats iet uz augšu.
tas viņas sadotās rokas. Un principā var saglabāt to pašu, ka 4 reizes varojam uz augšu un tad turam. Un pieliekšanās ir būtiska, kāpēc, ka šajā vietā tās rokas būtu jādod pāri savai galvai. Tā kā, tas ir uz vieniem, tas pulkstenis rāda, bet jums jādod uz kādiem pat 9 ir, kas var meitenes uztaisīt. Un ceļoties augšā, rokas ir jānotur augšā. Tālāk roku veizēšana. Šī ir tāda lielāka dinamika treniņa stundā. Un te būtu svarīgi, ka tā roka, ka delns augšpus ir tā augšpus, kas veda to roku. Vada. Un arī rokas kustība ir dinamiska. Lejā ir ātrāk un augšā lēnāk iet. Jā. Un tas arī attīsta muzikalitāti. Un 1, un 2, un 3. Jā. Pieliek ātrāku tempu. Jā. Un ar abām rokām to darot, atkal tas strādā uz lāpstiņām uz mugurām. Un iesēdiens, protams, jau liek arī kājām saprast, ka šodien būs jāpastrādā. Tad bija svarīgi nekustot rokas priekšā. Šī ir tā dzirnaviņa vēja ģenerators. Diezgan strauši temps. Un tā arī būtu jābūt tā roka, ka iet griežas tādā plaknē, nevis tādos tiksus. Jā, un arī samainam otru kāju un visu to pašu ar otru kāju uztaisam. Un bišķiņ, lai tas parasti ievieš arī kādu jautrību, iedod kaut ko tādu, kas pusējas mums nesanāk. Jā, šis varētu būt potenciāli tāds vingrinājums. Katra roka savu pusi. Un var arī caur iesēdienu uztaisīt un tempus mainīt. Un tagad mugurkaulu nodarbinām, es to sauc par varoņu pozu, jo šī nav otrā pozīcija. Cik var, tik atver. Jā, un šis tas saucamais sunīts kaķītis, bērni sajūsmā, ka tā sauc, un arī jaunieši pasmaida. Tas ir ļoti svarīgs, jā. Jo tas muguras jau nereti mēs sakām mugura. Šis liek mugurai iedarbināties. Jā, tā kustība, kurā ir auguma sagriešana, arī tas pats ir uz muguru. Te mēģinam arī turēt plecu līniju ar rokām vienā līnijā. Ja jūs paņemat rokās, pleciem uzliekat birstas kātu, lai viņš turās taisni. Lai nav tā, kad rokas pagriežās, pleci paliek un tad tāda salausta līnija no augšas skatoties. Jā, un šī atkal ir tāda kustība arī kājās, jau tur pusprādi ieslēdzās, un rokām ļoti labi attīsta plastika. Un arī ar galvu var pieslēgties klāt, pavadīt ar skatienu, jā, un tā jau tā kustība izskatās dejiska. To es pats vienreiz izgudroju. Pašam patīk, cerams, ka arī citiem. Un ja mēs esam tādā aktīvākā, jau treniņstundas fāzē, bet ne vēl gluži aktīvajā, tad šīs ir tāds labs vingrinājums. Te mēs sākam un aiziet izklipiens, 6. kājās, 3. rokās. Un arī šeit ir jātur pleci un rokas vienā līnijā. Pat ja jūs stiepjaties, tā tendence būtu, ka mums sanāk kreisiem plecam iet uz augšu, mēģināt viņu noturēt uz leju, lai ir skaistākas līnijas, un arī rokas noturēt vienā līnijā. Un tas grieziens arī diezgan pastrauši, palīdz arī līdzsvaru trenēt, un mēģināt, lai nenokrītās rokas lejā, lai viņas turās tomēr pleca augstumā. Kājas kopā, šienē 6. kā jau tam jābūt, izklipiens ar izvērstām pēdām. Šī arī ļoti laba kustība, dejiska, ļoti daudz ko trenē, jau dziļie pietupieni kājām faktiski. Tur ir relevé, coup de pied, un 1, un 2, un 1, jā, un arī ritmiski svarīgi, ka tās rokas ir aiz muguras uz un. Tad bieži problēmas ar dejotājiem.
Tagad atkal mierīgāk, atkal stiepjamies. Šeit mēģinām te jādabūna smuka līnija. Ir kādam dejotājiem, kur gurns izgājušās uz sāniem, tā nevajadzētu būt. Galdiņš te dejotājiem uzdevums rokas turēt pēc iespējas augstāk. Atkal pamainam uz otru pusi, izvēršam arī gan kreiso, gan labo pēdu. Un atkal pāriem uz galdiņu. Galva skatās pretīs uz leju. Neļauj galvai nokrist. Vai skatīties uz augšu. Viņai jāturpina to mugurkaula līniju. Atkal tā mugurkaula griešanas kustība, lai muguras muskultūra te, tā teikt, iedarbinātu. Un šīs arī grūtas solis ir, līdzsvars jau uz mirkli pazuda, gan pacelt puspēdā pēdu, salikt celī un vēl arī ar galvu skatīties uz augšu, katru reizi, kad pagriež rokām dzirnaviņu. Un tad saliekam kājas paralēli un mēģinam sev dabūt iekšā starp kājām, apsīties, kāds aizguriem pakalas vai sasūta. Un šeit ir mierīgi. Un te ir atkal, var pavraukt ar pirkstiem uz priekšu uz aizmuguri, tā, kad papēžs ceļās vai pirkstu gali ceļās. Arī tāda iesiltīšanās. Un te atkal uz sāniem, to sauc par koku vējā. Un kādu parasti paslavē, ka viņš vai viņa ir izcils koks. Tas parasti tāda humors palīdz darbā. Un pabeidzam vienmēr ar rulēšanos augšu, skriemulītim. Neaizmirstiet piebilst, ka kaklam ir 7 skriemeļi un katrs viņš ir pa vienam jāizrulē. Tas tā džikts un ir. Jā, un tagad pieķeramies kājām. Sākam ar 6. pozīciju, izvērsim būs vēlāk. Jā, šeit ir kombinācija, kur dejotājiem ir jāpiedumā. Kad jau iemācās, tad jau tas vairs nekas tik grūts nešķiet. Un tad atkal var kaut ko pamainīt, iesaisties un tad pacelt puspēdu, nevis pacelt puspēdu un iesaisties. Un atkal viņam visu no jauna jādomā, kā tur bija jādara. Kā viņas ir bišķiņi atčakarē kādi. Jā, esam izpildījuši pa 6, tad ejam uz 1 un uz 2, bet tad vēršam uz iekšu. Un, kad jau ir izdevies dabūt viņas 2. pozīcijā, tad pie 2. var palikt un iedot tikai kustības pa 2. pozīciju. Piemēram, šeit, lai tās potītes tā kā iedzīvinātu. Un iesēdienā viņam sanāk lielāks slods un arī tas pacēlums tiek trenēts. Un tā, kad ikra ir labi sadzīta, tad viņas vajag arī pastiept. To darīt šādā veidā, ar vienu kāju ar otru, un tad ar abām. Tas ir līdzsvar, tur arī rokas jautēt 2. pozīcijā. Palīdzēs viņam līdzsvarot. Tad sākam pa 1. pozīciju. 5. vēl īsti nekas nav bijis. Un šis ir lēnais, jā. Jā, tā tad temps ir tāds. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, jā. Te mēs vēl tam nedzenam. To mēs darīsim vēlāk, tad, kad būs bijusi jau plijē kombinācija. Un ir labi attīstīt kustību. No sākuma vienkārši, un tā kaut ko visu laiku liekam klāt. Tad, piemēram, es pat iesēdienu netaisu. Jā, šajā vietā, bet viņš būs vēlāk. Un jā, kad jau aiziet ar žetē, tad arī ir iesēdiens bam lejā. Tas sanāk tādā veidā attīstā. Arī rokas jūs varat no sākuma vispār nedot uz 1. pozīciju, tikai 2. turēt, pēc tam pieslēgt. Var arī iedot uzreiz. Tagad ir grand plié kustība, jā, kombinācija kustība, tagad ir demi plié, bet tas viss ved uz grand plié. Un jā, šeit arī rokas. Skatu tātad pavadam plaukstu, un kad ir rokas augšā 3, tad pastamies pa diagonālīt nedaudz.
Nešoreiz skatos uz priekšu. Arī tā. Grand plie svarīgi, tad, kad ejam lejā, tad turam papēšu maksimāli ilgi pie grīdas, tik pēdējā brīdī atceļam un arī uz augšu, ejot, ceļoties uz augšu, arī papēšu priekšu grīdā un tikai tad iztaisnojam ceļus. Saglabājam roku, kustības viens tās pašas cauri visām kāju pozīcijām, kuras jūs uzdodat. Ceļoties uz augšu, tātad mēs ar rokām ceļamies uz augšu. Jā, tad ar rokām, no tā, kad rokas uznāk pašas pēdējās, tā mugura nereti aiziet kukumā. Un izpildām visu pa otro pozīciju. Šeit pārēj uz 5. pozīciju nebija īsti korekta, jo tā bija vairāk tā kā uz 4. pozīciju, kā ir jāpāriet. Jo visu var izdarīt to pa 4. un tā tikai pa 5. Bet šeit es eju uz 5. pozīciju, jā, tā kā nedaudz taupot laiku. Un tad bija vienkārši no 2. pozīcijas, tieši uz 5. jāizšķūts un viss. Jā, un šeit tā tad stiepšanās ir ar dziļo izklupienu, bet viņu var pildīt arī neejot izklupienā, tikai turot kā aiz muguras puspirkstā un tā liecoties uz priekšu. Man patīk ar izklupienu, jo dejoties jau diezgan silts šeit un mierīgi var dot. Jā, tā tad strādājot par 5. pozīciju, maksimāli izvēršam gurnus. Šeit arī pēda nostiep, te vēl ir iesēdienā atlieciens. Un te arī ar rokām mēģinām celties augšā, atlieciens. Pabeidzam rokas sagatavošanas pozīcijā un galvu arī bišķiņ un apakaļ. Tagad slēdzās tā ātrā kustība, jā, ar tām dūžetē pikē. Un es esmu izvēlējis to deju pa 1. pozīciju, tas ir visvieglākais variants. Deju tev nekas daudz nav jāskaidro. Tik daudz, ka kombinācija pa 8, katra puste 4, tad 2, tad 1. Un to pašu ar šeit te. Turam rokas 2. pozīcijā. Kas ir svarīgi, plaukstām būtu jābūt vērstām pret skatītāju, ka labā plauksta ļoti labi. Reisā man tā kā tie pirksti tā kā bišķi uz iekšķi ir un nevar saprast, viņus leju skatās uz priekšu, jā, tur būtu jābūt tāpat kā labie plaukstai uz priekšu. Iedomājieties, ka jūs esat vinnījis koks, apņemot lielu koku. Tām plaukstām ir jāapķer šis koks, nevis tādiem vīkšķiem vai delnu sāniem. Tā arī ir jānotur šīs plaukstas. Šeit tā tad jau soļošana, tad aktīvāka daļa, jā, uz papēžiem. Nav daudz soļu, kur mēs ejam uz papēžiem, tāpēc man viņš patīk. Un arī rokas slēdzam klāt, kārtīgi jāieliek rokas sānos, te demonstrētājs bišķi šlinko. Jā, bet būs griezieni, tāpēc pāriem uz tā 2. Liekam vairs uz papēžiem. Jā, un grieziens ir pa 6. pozīciju. Jā, mēs griežamies tā, ka kājas ir kopā. Un ja bija pa 4. daļai, tad liekam pa veselai pusē pa pusē un arī pa veselam. Jau var iedot griezienu. To jums pašam jāskatās, kādi jums ir dejotāji, cik viņi spējīgi tehniski to izdarīt. Neaizmirstiet visu iedot arī pa kreisi, lai būtu līdzsvars. Un, protams, jātur punkts un jābūt uz vienu punktiņu. Pārēj uz soļošanu, no sākuma uz pilnām pēdām, rokas ar sānos, var arī rokas jau aktīvi kustināt ar sāniem, dūrītais, ar nekādu vainu. Jā, un šis ir iesēdienā. Un ar tādu kustību, kur arī bišķiņ gurni jāiekustina un galvu jāliecās. To var arī nedot, ja liekas pa sarežģītu vai varbūt pat jāncīgu. Bet var vienkārši iet iesēdienā rokas sānos. Un šo jau daudz dejotāji zina puspēdās. Puspēdās, jā.
pa 2 soļi, tātad taisam griezienu, sākam pa ceturdaļai, tad mierīgi pāriem uz pa pusītei. Vesels nebūs pa grūti. Grūti noturēt līdz arī no leciena pa vidu. Jā, un tas pats pa kreisi, un uzreiz sākam ar griezienu, tur var taisi nav jēga. Jā, un labi ir sākt ar vieglo polku, jo viņš fiziski nav grūts solis, un pēdas jau iekustinās, un pat cik solis nav pārāk sarežģīts, tad arī rokas slēdzam klāt, bet, vieglā polka jāizpild pa 6. pozīciju. Man tur pa vidu, man liekas, ka tā nav 6. pozīcija. Jā, tā kā bišķiņ jāpiečeko. Un arī šeit liekam griezienu, šis ir diezgan āķīgs. Bija viena roka, otra roka, abas. Un nav tā, ka katru reizi tās rokas pēc katras kombinācijas tur paliek sānos. Vienreiz viņas pēc pirmās kombinācijas ir atlaists vaļā, otrajā vai trešajā, un pēc tam atkal sānos. Tāpēc tas solis ir latviski sakot tāds trikī. Bet labi, lai viņi domā. Protams, viss pa kreisi. Un pāriem uzreiz vieglā polka pārlicienu, jā, solis stipri līdzīgs, rokas arī pieliekam klāt. Un sanāk, ka jūs jau varat dot kaut ko aktīvāku jau uz pulsu, bet kombinācija faktiski tā pati. Jā, viss tas pats, tikai pārliciens pielikts klāt. Un viņam ir jādomā, te gan grieziens, gan rokas, gan pa pēdām, pārkāpiens jāuztais. Rokas vēl mainās no otrās uz trešā, ja te jūs paši skatāties, ko jūs varat, ko jūs nevarat dejotāji. Vēl ir labi, ja var uzreiz iedot kreiso pusi, jo pasakat, jo kādu brīdi iepriekš mainīsim kāju un iesim pa kreisi. Tas jau viņiem ļauj arī kaut kā pašiem spēt norieģēt, kā to izdarīt. Arī dejā, piemēram, viņš sajūta kājas, tad kā pāriet apakaļ īsto kāju viņam. Jā, te ir iedota kombinācija paliecieniem un polku, jo kas ir tā pa treniņstundas paliecieniem un polks. Bet man diezgan bieži sanāk, polks pat neiedot. Nopietni tā sanāk. Polka pa sevi nav baigi grūts solis, bet būtu jāzina vienkārši, kā viņu izpildīt, jo es vienā brīdī jau novac gandrīz abām kājām, un tā agrāk tā polka dejoja, tā kā jāatrajā dzirnavu iznācienā. Jā, bet tagad mēs skrien lec, un tā kā pilnīgi cita polka. Dejosim pareizi. Un tagad jau pavisam ātrs solis, ja skrējien kājas metot atpakaļ. Var pielikt arī rokas klāt, var vienkārši viņus turēt otri ar nekāda vaina, nedaudz augumu padot uz priekšu. Tejas kājas met taisnas priekšā, tejas svarīgi izvērstās kājas, tad bišķi sit elpa. Taisnas aiz muguras arī var mest, jā, un arī šeit izvēršam. Sānos šis ir grūts solis, viņš principā ir iesēdienā, un kāja izsit kāja, tas ir svarīgi. Man jau vajadzēja būt tā, ka dejotāji ir galīgi jau tādi jau puls ir uzsis uz 170. Un neaizmirstiet arī pēc aktīvās daļas iedot lielos metienus. Šeit ir kombinācija tāda, kādu mēs viņu taisījām vēl pirms plijē, ar tandu un žetē. Jā. Tas ir labi, ka pasniedzējs var izmantot dažas kombinācijas un viņas apdarināt par papildus elementiem. Arī choreogrāfijā tas ir tāds labs paņēmiens. Tev nav daudz visa kā, ka tu attīsti. Izspied tā citronu visu, sulu, arī mīzu un visu. Nākam. Protams, pēc lieliem kāju metieniem ir jābūt lecieniem, kas ir tā kā balva par to izturēšanu. Šajā kombinācijā ir svarīgi turēt visu laiku kājas 6. pozīcijā. Izpildītājs to redzams, ka nedara, īpaši griezieniem. Protams, ka apgriezties vieglāk ir no 2. pozīcijas nekā no 6. Bet tas jums, to jūs viņiem pasakiet.
No stiepšanās veidiem šis ir visgrūtākais un visefektīvākais. Tā ir tā daļa, kura sanāk visvairāk svīst, jo ir nolikts. Tagad šis nav nekāds vieglais vingrinājums. Un izklipinām no sākuma pabalstījām kāju, rokas atkal tāpat nav otrā, plati, bija arī atlieciens mugurā. Un šeit svarīgi pa augstu blakus pie pēdas, un lai cēlis ir pie pleca. Pāriem uz elpoņiem, kas var, dažs labs te nevar video. Šis ir tāds solis, kur ir baigi svarīgi, ka pasniedzējs zina, kā viņu izpildīt. Vēlams būtu to pēdu virzīt prom no sevis. Priekšējo aizgurējo pēdu, viņa ir taisna tur un neļaujiet pēdē iet uz iekšu. Šeit pieri grīdē, rokas uz priekšu, un te ir jāstiepjas. Jāstiepjas tur dibeni muskuļiem labējai pusē konkrēti. Šo dara ilgāk, to gulēšanu, tā ir pilnu kvadrātu, lai tikai maistra lai tad spēlē, to skaisti, lai viņi tur guļ, lai viņiem visi izstiepjas. Te būtu jāmēģina dziļāku dabūt to iesētienu, ka to celi kreisē kā aiz aizmuguri dziļāk palaist un nebūtu šķīvi, bet tā kā pilnīgi vertikālā stāvoklī. Bet tad cik kurš ko var izdarīt, tik var. Beigās izklipiens uz sāniem, te vairāk veidi, kā šo soli izpildīt. Var tā kā dibeni virzīt prom no tās kājas, kurai cēlis ir taisns, vairāk uz kāju to soli, bet var arī izvērst abus ceļus. Te svarīgi, lai tas cēlis labai kāju iet pa to pašu plakni, kur ir pēda, lai tur nesanāk rotējoša kustība, tad viss var būt slikti. Un, protams, visu ar otru kāju. Te būtu labi, ka visi iesāk ar labo, un tad visi taisa kreiso. Man ir nācies pieredzēt arī, ka dejotājs, ka pusi kombinācija taisa vēlreiz ar labo kāju, ka bija iesācis arī nepareizo. Domāju, kā viņš nejūt. Tā arī gadās. Un, protams, izklipiens. Un pašās beigās liekšanās. Bez liekšanās prom nelaidiet mums. Ja pa galvu, tas varbūt pa labi atliecoties. Tad vien varētu būt pa kreisi atkal uz priekšu un atkal uz sāniem atkal pa kreisi. Lieciet viņiem izvērst pēdas, ejot uz 4. pozīciju, šeit, hop, un atliekties arī mugurā kārtīgi, visu viņš izrotē, un te stiepšanās uz augšu, beigās atvedamies. Paldies!